Labdien! Un esiet sveicināti 5. modulī, kas būs veltīts tēmai mārketings un virzība tirgū. Virzība tirgū attiektos uz jūsu produktu vai pakalpojumu. Un pirmajā nodarbībā pieskarsimies pamatlietām, tātad ievads mārketingā. Šajā nodarbībā ievads mārketingā pieskārsimies 3 galvenajām tēmām. Tātad, kas ir mārketings, kas ir segmentācija, kas attiecās uz tirgus analīzi, un kā to veikt. Un tā, kas ir mārketings? No angļu valodas tad var saredzēt saistību market, jeb tirgus. Mārketings, virzība tirgu. Tātad mārketings, kā var sākotnēji maldinoši šķist, nav tikai reklāma. Mārketings ir ļoti plašāks par reklāmu. Reklāma būtu daļa no mārketinga daudz dažādās tā reklāmas veidos un veidolos. Iepriekš 2. modulī apskatītie unikālie vērtības piedāvājumi, biznesa modeļi un citi biznesa plāna elementi, tā ir daļa no mārketinga. Mārketinga darbība pamatā ir klients. Visu, ko mēs daram mārketinga ietvaros, mēs to daram ar skatu uz klientu, saziņai ar tirgus izpētē lietotā terminu kā mērķa auditoriju. Tātad identificēt un sasniegt šo mērķa auditoriju gan fiziski nododot ziņu, gan arī ļoti lielā mērā emocionāli. Ja, lai klients un mūsu uzņēmums justos saderīgi viens ar otru. Tad, citējot vienu no strateģiskās plānošanas tēviem, Filipu Kotleru, kurš ir arī viens no mārketinga biznesā pamatlicējiem, tad varētu teikt, ka ar mārketinga palīdzību tiek piesaistīti klienti un, kas ir vienlīdz svarīgi, tiek nodrošināta rentablu, tātad peļņu nesoša attiecību uzturēšana ar klientiem. Tālāk apskatīsimies uz 5 galvenajām tādām dimensijām, uz ko mārketings ir vērsts. Ja, tātad šī mārketings kā uzņēmējdarbības funkcija, ja, uz kādiem procesiem tā ir vērsta. Un šajā slaidā tātad 2. Pirmais, kā jau minēju, šīs klientu vajadzības, vēlmes, pieprasījums. Kā klients jūtas, kas ir jūsu klients, kādas ir jūsu klienta vajadzības, vēlmes. Atcerieties, ka tās ir neierobežotas, tās nav pragmatiskas, tās ir lielā mērā emocijās balstītas. Ja, pēc uzvedības ekonomikas modeļiem, ja, tas nav vienkārši tāds pragmatisks lēmums veikt vienu vai otru pirkumu, ja, vai nodibināt darījuma attiecības ar vienu vai otru pakalpojumu vai produktu sniedzēju. Ja, tad klientu vajadzības, vēlmes un pieprasījums katru no šiem 3 ir vērts apskatīt, apsvērt atsevišķi, ja, klienta, tātad, ja, kas viņam patiešām ir vajadzīgs, kas būtu klienta vēlmes, un savukārt pieprasījums, ja būtu vēlme, kas saistīta ar klienta spēju iegādāties vienu vai otru produktu vai pakalpojumu. Nākamais tā dimensija, ar ko skatās mārketings, ir tirgus piedāvājums, produkti, pakalpojumi, pieredzes, kādā veidā klients šīs savas iepriekš definētās vajadzības, vēlmes un pieprasījumu apmierina esošajā tirgū, vai viss tiek apmierināts, vai kaut kas trūkst, parasti pieprasījums īpaši nepragmatiskos apsvērumos ir lielāks par piedāvājumu, un tur ir tas jūsu uzņēmējdarbības modeļa šī unikalitāte, ka jūs varat apmierināt tādas klientu vajadzības un vēlmes, kas līdzinājā tirgū netiek apmierināts. Ja, tātad šis unikālais vērtības piedāvājums, ko apskatījāmies iepriekš. Tālāk, kad esam savilkuši ar šo klientu vajadzību, vēlmi un pieprasījuma izpēti kopā ar tirgus izpēti, skatāmies uz klienta vērtību un apmierinātību. Ja, varētu teikt, ka klients ir jūs identificējis vai jūs esat identificējis klientu, tur ir šis sadarbības potenciāls, un tālāk tas jautājums, ko klients sagaida no jūsu piedāvājuma. Un tas nav tas, ko jūs sākotnēji varētu definēt, ja te tiešām jāstās no klienta perspektīvas, iejusties viņa ādā, veikt padziļinātu klientu izpēti, ja, un tad novērtēt, kas ir tas, ko klients sagaida, un jau produkta vai pakalpojuma tālākā virzīšanā tirgū novērtēt, cik lielā mērā klients saņem to, ko ir sagaidījis. Nākamais aspekts, uz ko jāskatās mārketinga kontekstā, ir tā varētu teikt, apmaiņa un savstarpējās attiecības. Ja, ka viens no otru mēs kaut ko gūstam, viens otram kaut ko dodam, un tikai tad, kad tas ir appusēji, savstarpēji izdevīgi, tad arī šis darījums ir veiksmīgs, un kas jo īpaši svarīgi var
atkārtoties nākotnē, proti nodibināt ilgtermiņa attiecības, un šīs ilgtermiņa attiecības lielā mērā nošķir pircēju, kas var būt vienreizējs darījums no klienta, kam ir ilgstošas patstāvīgas attiecības ar kāda produktu vai pakalpojumu sniedzēju. Un nākamais ir, tā kā mazliet tā atgriežamies, analizēt vēlreiz tirgu kopumā, kā izskatās jūsu potenciālo klientu kopa, ir ļoti vērtīgi uzzīmēt, teiksim, klienta portretu tā saucamo, definējot šī klienta gan sociodemogrāfiskos rādītājus, ekonomiskos rādītājus un citus, tā, lai pēc iespējas precīzāk uzzīmētu šo klienta portretu, kuram ir noteikts vajadzības un vēlmes, kuras jūs cenšaties un spējat identificēt, un tad arī apmierināt ar savu vai unikālo vai konkurētspējīgo piedāvājumu šai klientu grupai. Šīs visas daļas ir mārketings, šī būtu tādi 5 galvenie punkti, ar kuriem vērtīgi sākt. Tas, ko obligāti jāsaprot, ka mārketings ir daudz plašāks par reklāmu. Tā ir ļoti padziļināta tirgus izpēte, un to arī skatīsimies tālāk. Un tā otrā tēma - segmentācija. Gan attiecībā uz tirgus segmentāciju, gan uz sasniedzamās mērķa auditorijas segmentāciju. Latviskāks vārds varbūt, lai skaidrāk var lietot arī grupēšana. Tad apskatīsim, kas ir segmentācija. Segmentācija, jeb grupēšana, un var sākt ar ļoti vienkāršu jautājumu. Es jums jautātu, kam paredzēts jūsu produkts vai pakalpojums? Un jūs mēģinātu to atbildēt, ir vērts padomāt, Un tāds pirmais provokatīvais jautājums, vai tas ir paredzēts visiem? Visticamāk atbild, protams, ka nē. Jo mums ir šis unikālais vērtības piedāvājums un tāds slavens sauklis, kas dara visiem, nedara nekam, bet viņš ir ekonomiski pamatots pat pēc dažādām tādām primārām pazīmju grupām, piemēram, pēc vecuma. Būtu droši vien gana grūti izveidot un radīt tādu pakalpojumu, kas darētu pilnīgi visām vecuma grupām. Un tālāk sākās citas vēl pazīmes. Skaidrs, ka mēs jau sākam grupēt mūsu produktu vai pakalpojumu mērķu auditoriju, un šie ir šie milzumi daudz dažādie klienti, kuri meklē dažādas lietas, balstoties uz šo klientu pieredzēm, vēlmēm, uzvedības, rutīnas, gaumes, budžeta iespējām un daudziem citiem parametriem. Un analizējot katru no šiem parametriem, cik vien mēs detalizēt to spējam, tā arī būtu šī grupēšana. Skaidrs, ka mēs nevaram apmierināt visus, bet katrā no parametriem identificēt savu galveno mērķu auditoriju. Veiksmīga tirgus segmentācija būtu tad, ja jūs spējat savienot, ielikt vienādību zīmi starp tādu mērķu auditorijas identificēšanu, ko jūs vēlaties, un ka tā būtu tā, kura vēlas jūs. Tad šis pieprasījums un piedāvājums ir vienā līdzsvarā un sajiet kopā. Tātad kopumā tirgus segmentācija ir tirgus sadalīšana atsevišķās mērķa auditorijas pircēju klientu grupās, kuriem ir atšķirīgas vajadzības, īpašības, uzvedība, un tā, lai jūs tad spētu katram segmentam pielietot nepieciešamās mārketinga aktivitātes, lai pēc iespējas labāk nodotu ziņu un veidot attiecības par ap jūsu produktiem vai pakalpojumiem. Un trešajā tēmā šajā nodarbībā apskatīsimies, kādā veidā segmentēt tirgu. Šajos un nākamajos slaidos apskatīsim 4 galvenās pieejas tirgus segmentēšanai, un es esmu uzsvērs, izmantojot vienu vai vairākas. Ar vienu būtu jāsāk, bet jūs drīz sapratīsiet, ka ir vairākas šīs segmentēšanas pazīmes, pēc kurām tad šo tirgu segmentēt. Tātad pirmā, un nosacīt gan vienkāršākā, gan acīm redzamākā būtu ģeogrāfiskā segmentācija. Valsts, reģions, pilsētas, lauku teritorijas, kādas ir vajadzības katrā no šiem ģeogrāfiskiem segmentiem. Principā ģeogrāfiskā segmentācija atbild uz jautājumiem, kur atrodas jūsu klienti un kāda veida komunikācija jums ir jāveic ar šiem klientiem atbilstoši viņu atrašanās vietai. Otra vērtīgā segmentēšanas pazīme būtu demogrāfiskā segmentācija, proti segmentēt tirgu pēc sociodemogrāfiskiem un ekonomiskiem parametriem, proti pēc vecuma, pēc dzimuma un pēc socioekonomiskajām pazīmēm. Biežākā no tām, protams, ir ienākumu grupa. Un identificēt, kādās skalās, kādos ietvaros šajos parametros
iekļaujās jūsu potenciālā mērķa autorija, jūsu potenciāli klienti. Un te, cik vien precīzi var to definēt, tas būtu visvērtīgāk, ja, piemēram, ja, vai jūsu galvenie klienti būtu vīrieši, piemēram, 40, 60 gadu vecumā, kas pelna 10 reizes lielāku algu nekā vidēja alga valstī, ja, tad noteiktā segmentā droši vien arī strādājoši. Vai tās būtu, piemēram, sievietes 22, 25 gadu vecumā, ja, pamaniet arī vecuma starpība ir šajā piemērā, ja viņi var būt arī ļoti šaura, kas ir pat kā pabeigušas augstskolu, sākušas karjeru un saņem lielu atalgojumu, ja, vai attiecīgi arī mazu. Ja, tātad šī demografiskā segmentācija būtu arī ļoti vērtīga pazīme tirgus segmentēšanai. Un pēdējās divas segmentācijas pazīmes, ko es vēlos uzsvērt šajā nodarbībā, ir psiholoģiskā segmentācija un uzvedības segmentācija. Proti veidot, es iepriekš minēju, ja, klienta portretu un veidot arī klienta psiholoģisko portretu. Proti, kāds ir klienta dzīvesveids, kāda ir klienta personība. Sākumā varat definēt ideālo un pēc tam jau meklēt arī, kā to identificēt reālo tirgu. Ja, kā pēc noteikta dzīvesveida vai personības atšķirtos klientu vajadzības un vēlmes, ja, vai tas var būt ļoti produkta un pakalpojumu specifiski, ja, tā kā piemēram ir minēts veģetāriešu klienti vai kas novērtē, ja, noteikta veida ēdienu, ja, piemēram, vai aktīvās atpūtas cienītāji, iespējams būtu dažādos segmentos, bet vēlreiz ļoti specifiski produktam vai pakalpojumam. Un uzvedības segmentācija, es jau iepriekš minēju, ja, tātad no uzvedības ekonomikas lēmums veikt vienu vai otru pirkumu vai darījumu, viņš nav vienmēr racionāli pragmatisks, bet biežāk ir emocionāls un nepragmatisks, ja, uzvedībā balstīts. Respektīvi definēt, kāds ir, teiksim, zināšanu vai attieksmes, ja, gan pret ekonomiku vai kopumā pret dzīvi, pret jūsu produktu vai pakalpojumu, pret jūsu nozari, ja, kāds ir klienta attieksmes portrets, ja, kā dažādi gadījumi, ja, socioekonomiski, politiski, praktiski, personiski, profesionāli ietekmētu, ja, jūsu klientu uzvedību. Piemēram, vai viņiem patīk saņemt vai dāvināt dzimšanas dienas dāvanas, vai viņiem vajag personiskāku komunikāciju, garākās sarakstē, ilgākās sarunās vai ļoti īsākā, lakoniski. Ja? Tātad pēc šīs uzvedības segmentācijas arī var ļoti stiprināt jūsu tirgus daļas segmentēšanu. Un pieķersimies praktiskam uzdevumam, proti aicināšu jūs segmentēt savu tirgus mērķa autoriju, potenciālos klientus, un padomājiet, kas ir jūsu produkts un pakalpojums, kāda klientu mērķa autorija tam vislabāk atbilst, kādas ir šo klientu vajadzības un vēlmes, kā viņi tās apmierina jau šobrīd tirgu, kas ir jūsu unikālais piedāvājums tajā, un mēģiniet izmantot iepriekš apskatītās 4 segmentēšanas pazīmes, lai pēc tām veidot sava klienta portretu, kas tad arī iezīmēs jūsu tirgus segmentu. Un noslēgumā īsi galveno apskatīto. Ja? Tātad ar mārketinga palīdzību, un mārketings ir daudz plašāks kā reklāma, tiek piesaistīti un iesaistīti klienti un veidotas ilgnoturīgas attiecības ar šiem klientiem, kas nes labumu gan klientiem, gan, protams, jums kā uzņēmējiem. Ņemot vērā daudzos apstākļus, vajadzības un vēlmes ir ne tikai atšķirīgas, bet arī neierobežotas. Un jūs nevarēsiet apmierināt visus klientus. Tāpēc jums ir jāsegmentē klientu mērķa autorija jeb tirgus, un šo tirgu var segmentēt pamatojoties uz dažādām segmentēšanas pazīmēm, no kurām mēs apskatījām 4 galvenās – ģeogrāfiskās, demogrāfiskās, psihogrāfiskās, ja, jeb psiholoģisko portretu veidot klientam un uzvedības faktorus, un jāfokusējās uz to tirgus daļu, kas vispiemērotāk, vislabāk, vistuvāk atbilst jūsu uzzīmētajam klienta portretam.